ja ir sliktās augstskolas, viņām nav nekāda sankcija no ministrijas puses primāri. Es teiktu, tas ir tāpēc, ka mums tas mērogs attiecīgi ir pieaudzis straujāk nekā mūsu spēja uzlabot procesus. Un ar to, kas bija solis, kas bija vairāk par brīvprātīgu pašregulāciju ar labās prakses augstskolām, mēs redzam, ka tas ir nepietiekams. Vidē aritmētiski mēs varam raudzīties tā viens šis students 5000 eiro atnes augstskolai vidēji. Nu tā, pusmīnus, kā kurai augstskolai. Nu tad reiķinam, ka, piemēram, otrajā vietā esoša augstskola 10 miljonu gadā. Un jo mazāk studentam ir jādod zināšanas, jo tas ir izdevīgāk. Un tā paliek brīvie resursi pāri, ar ko arī var ietekmēt politiskos procesus. Tā tas, diemžēl... Jūs tagad runājāt par korupciju? Nē, es runāju par legāliem ietekmēšanas lobby veidiem. Es taču nevarētu apsūdzēt korupcijā godīgas augstskolas. Un, diemžēl, tas, manuprāt, ir viens no iemesliem, ka pēc gadiem mēs esam rosinājuši, piemēram, noteikti kvotas augstskolām, noteikti augstskolām tiešām būtisks naudas summas, piemēram, 1 000 000 eiro. Par to, ja masveidā tiek pārkāpti šie nosacījumi, tā būtu pilnīgi adekvāta summa. Pie tiem miljoniem, ko viņas var iegūt šādā procesā, ka 1 000 000 eiro būtu summa, kas arī tad būtu tā potenciālā sankcija gadījumā, ja notiek masveida pārkāpuma augstskolai.